Un tad kaut kādā brīdī, kad bija kārtīgā tāda panikas lēkme, es apgulos gultā un sev pateicu, labi, Kristiāna, tad tagad nomirstam. Viss, es atkal trīcu, drebu, kratos, man trūkst gaisa, man augsta sviedra, es dzirdu, kā man sirds pukst, un es sev saku, aiziet, jā. Randiņš ar Rūdi. Manā podkāstā runāsim par to, kā attiecības ietekmē un saistās ar mentālo veselību. Sveicināti, Randiņš ar Rūdi klausītāji. Mēs esam atgriezušies ar jaunu sarunu. Mums ir pievienojies arī jauns viesis. Čau, Kristiāna. Čau. Man ir liels prieks, ka Kristiāna ir atnākusi un pieteikusies. Viņa pati man uzrakstīja, un līdzīgi kā jau daudzi mūsu iepriekšējie viesi, šķiet mums jau ir vairākas epizodes, kas notiek balstītas uz jūsu pieteikumiem, un par to man ir ļoti, ļoti liels prieks, jo šis arī ir viens no Randiņš ar Rūdi mērķiem. Savukārt tie cilvēki, kas man ir rakstījuši un kuriem es esmu teicis, ka došu ziņu, bet vēl neesmu to izdarījis, jūs nesatraucaties, kaut kādā brīdī es arī tikšu līdz jums. Bet tagad ir laiks sākt mūsu šodienas galveno sarunu un jāpievērš Kristiānai un tavam stāstam. Jā. Un pirms mēs varbūt ejam iekšā dziļāk tajā visā, kam tu esi gājusi cauri, varbūt būtu vērtīgi tev pašai nedaudz padalīties ar sevi, kas tu esi, ko tu dari ikdienā un cik tev ir gadu. Jā, vispirms paldies, ka tu piekriti šim. Un, mani sauc Kristiāna, man ir 27 gadi. Šobrīd es studēju psiholoģiju 4. kursā. Un brīvajā laikā man ļoti patīk visādas fiziskās aktivitātes un visu kaut kur izbraukt ar riteņiem un vispār esmu tāds aktīvs cilvēks. Vēl ar ko es nodarbojos, es esmu brīvprātīgā labdarības organizācijā Hospice LV, un no septembra es startēju kā atbalsta grupu vadītāja, atbalsta grupai sievietēm, kuras saskarās tātad ar medicīnisko apaugļošanu, iet šo ceļu, vai ir saskārušās ar grūtniecības zaudējumu. Tā kā šobrīd viss fokus ir studijām un šim te brīvprātīgajam darbam. Jā, liels prieks, ka iepazīstināji mūs. Studijas psiholoģijā tas noteikti arī ir ļoti iederīgi šim visam formātam. Jā. Kāpēc psiholoģija? Vispār man psiholoģija vienmēr ir interesējusi un, protams, arī pati esmu saskārusies ar dažādām dzīves grūtībām, problēmām un pusaudžu gados bija diezgan tāds smags periods, kad piedzīvoju savas pirmās panikas lēkmes, tad tika uzstādīta diagnoze neiroze ar obsesīvu kompulsīviem traucējumiem. Tad aptuveni vidusskolas laikā šī situācija uzlabojās, man ļoti palīdzēja terapija. Bija arī kāds moments, kad bija nepieciešama medikamentozā terapija, un jau tad man likās interesanta tā psiholoģija un vispār cilvēka psiha kā tā, bet pabeidzot vidusskolu man likās, ka psiholoģija tas ir tā, ka jāiet kaut kas nopietnāks, un tad es izdomāju iet studēt uzņēmēju darbību, kaut ko saistīt ar ekonomiku, un pabeidzu to, pastrādāju bankā un visu laiku jūtu to vēlmi tomēr pastudēt to psiholoģiju un beigās tad atgriezos atpakaļ pie psiholoģijas un studijām, jā. Ļoti forši dzīve salika visu tā, kā tam vajadzētu arī būt. Vai tu šobrīd esi attiecībās? Jā, es esmu precēta. Cik ilgi jau? 1,5 gads. Un pirms tam jūs bijāt kopā? Mēs bijām pazīstami, īstenībā mēs abi divi esam no pilsētas Jelgava un bijām zināmi jau, es nezinu, kopš 20 gadiem, bet tad mums nebija nekādu romantisku attiecību, mēs vienkārši zinājām, bijām vienā kompānijā, bet tā sākām komunicēt, es teiktu, 2 gadi atpakaļ, un tad diezgan strauji tas viss virzījās uz priekšu. Ļoti strauji? Jā. Ļoti pusgadu laikā jūs ļoti nonācāt līdz kāzām? Jā. Kā tas notiek? Var notikt arī tā, jā, mēs iepazināmies un principā pirmo reizi laikam es tik ļoti jūtu dvēseliski līdzīgu cilvēku, kad ir viegli un jā, man bija arī
teikšu tā, ka šīs bija manas otrās kāzas. Jā, tā kā ir gājis visādi dzīvē, un man absolūti nebija plānā precēties, jo man vienmēr bija tā doma, ka kāzas tas ir vienu reizi, un tās pirmās attiecības, pirmā laulība neizdevās. Domāju, ok, es saprotu, ka kādreiz tomēr taču būs man nākamās attiecības, bet kāzas es galīgi neplānoju. Bet, kā saka, nekad nesaki nekad, beigās mēs apprecējāmies, un tas notika ļoti strauji. Un mums abiem bija tā vēlme pēc bērniņa, un jāsaka, ka vispār man ir ļoti daudz sapņu, bet viens no maniem sapņiem vienmēr ir bijis kļūt par māmiņu. Es jau teiktu, ka es jau no 20 gadiem vienmēr sapņoju, kad kļūt par mammu. Un kaut kādā brīdī es sapratu, ka, ja es ar šo cilvēku vēlos veidot ģimeni, bērniņus, tad es domāju, gribu, lai tā ir laulība, lai tas ir laulībā. Mhm. Nu, jā, tas liekas noteikti tā loģiski un ļoti forši, bet skaidrs, ka tā precēšanās mūsdienās kaut kur ir, kaut kur nav. Liekas, ka ne visiem tas liekas tā ļoti, ļoti būtiski, bet joprojām pusgads tas liekas ļoti, ļoti īsts periods, lai nonāktu līdz lēmumam, ka es vēlos precēties īpaši, ņemot vērā, ka tev jau ir bijusi tā pieredze, un es saprotu, ka tā nav bijusi pārāk veiksmīga, jo jūs tās attiecības esat izbeiguši, un tomēr kas tev pamudināja tik ātri pieņemt to lēmumu un teikt jā? Laikam tā bija tiešām tā iekšējā sajūta, kad patiešām es šim cilvēkam jau no pirmās dienas bija tāda ļoti liela uzticība un tā sajūta, kad ir tik ļoti viegli. Un ka mēs varam būt gan kā labākie draugi, gan arī kā partneri viens otram. Un es jūtos ļoti saprasta jau no pirmās dienas. Un principā, izbeidzot pirmās laulības, es arī daudz ko ieguvu un daudz ko sapratu, kādu es vēlos nākamo partneri, kas ir tās īpašības, kas ir svarīgas priekš manis un ko es vēlos sagaidīt no otra. Un likās, ka patiešām beidzot ir atnācis tas cilvēks, kuru es gaidīju. Un kaut kā tā, manī nebija ne bailes, ne bāžas, tā kā, jā. Un tu biji pārliecināta? Jā. Ok. Un kas bija tas, ko tu paņēmi no tās pirmās laulības? Pirmajā laulībā bija tā, kad arī tad bija plānā bērni, ģimene, un es veiksmīgi paliku stāvoklī, iestājās grūtniecība, un šis stāsts, ka kādā brīdī tā grūtniecība apstājās, un ārsti nespēja izskaidrot to iemeslu, kāpēc tā, un bieži vien šādas situācijas vai nu satuvina, vai nu tieši pretēji izjūg tās attiecības, attālina vienam no otra. Un tas bija tas stāsts, kad laikam tas bija viens no tiem galvenajiem iemesliem, kāpēc mēs izšķīrāmies, jo pēc šī notikuma tās attiecības vairs nebija tādas kā līdz tam. Un jā, bija tāds smags posms, mēs abi pārdzīvojām pa savam, jo katrs, man liekas, mēs kā cilvēks izdzīvojam sāpes, zaudējumu citādāk. Kādam ir svarīgi to izrunāt, kāds varbūt ieiet darbos līdz ausīm un tā mēģina šīs sāpes noslāpēt. Un tur bija tās nesaderības. Un jā, man ir ļoti svarīga atklātība, kad cilvēks ir atklāts pret mani, ka var lietas izrunāt. Un man ir ļoti, ļoti būtiski attiecībās, kad, ja kaut kas nepatīk, kaut kas nav ne tā, kad es runāju par to un arī sagaidu, ka partneris dalās. Tā atklātība. Un tas īsti nebija tajās attiecībās. Mhm. Tas bija vienīgais iemesls? Principā jā. Varbūt arī tas kaut kādā brīdī sāku saprast, kad it kā mūsu vīzijas un lielie dzīves mērķi sakrīt, bet tanī laikā es varbūt vairāk biju tāda piezemētāka, bet partneris bija vairāk tāds, kurš vēl vēlējās baudīt jaunību un īsti nesakrita, jā, tā dzīves tas ritējums. Cik tev bija gadi tobrīd un viņam cik bija gadi? Mēs apprecējāmies, man bija 23
un viņam bija 22, aptuveni tā. Ļoti jauni. Jā. Priekš kāzām, Jā. precībām un ģimenes dibināšanas, kas vispār ir retums, man liekas. Un atkal, kā jūs nonākat līdz tam lēmumam, ka jūs gribat precēties un ka jūs gribat bērniņu? Mēs vispār bijām studiju biedri, studējām, tad es vēl studēju to uzņēmējdarbību, un mēs bijām kā kursa biedri, un beigās kaut kā sanāca tā komunikācija mums vairāk, un tas lēnām pārvērtās jau romantiskās attiecībās. Un īstenībā pat no viņa bija tas pirmais solis, ka viņš pateica to, ka es nevēlos, lai tu būtu man vienkārši kā draudzene, es vēlos, lai es tev varu saukt par sievu, un arī viņam, es pat teiktu, ka tajās attiecībās bija tas pirmais solis no viņa. Nebija no manis mājiena par to, ka es vēlos tikt bildināta vai nu jā, tas pirmais solis bija no viņa, un arī viņam, tas arī bija tas, kas likās, ka mūs vieno, kad mēs esam abi jauni, bet abiem ir šī te vēlme pēc ģimenes, jo katram, protams, ir citādāk, un kā jau es saku, man tas sapnis kļūt par mammu jau diezgan ātri parādījās, kad varbūt kāda cita mana draudzene vispār skatījās uz mani dīvaini, domāja, kāpēc, jābauda jaunība, bet katram ir savs. Un, mēs tagad saprotam to, ka tev ir šīs te jaunās attiecības, un tu minēji par to, ka tajās pirmajās attiecībās tas solis nāca no viņa. Kā bija šajās attiecībās? Tas sanāk, ka tev ir kaut kāds mājiens? Vai... Es nedevu mājiens, un es atceros, ka sākotnēji mēs ar vīru runājām par to, ka kaut kā es ieminējos, ka kāzas man īsti nav svarīgi, tās kāzas, jo, kā jau es teicu, es galīgi neplānoju precēties vēlreiz, un viņš arī izteicās par to, ka īstenībā, jā, man ir tāpat. Un es domāju, super, tātad šeit mums sakrīt, mēs abi nevēlamies precēties. Un tad mēs sākām domāt par bērniem, par ģimeni kā tā, un kaut kādā brīdī viņš izteicās, bet zini, īstenībā es gribētu, lai es varētu tā kā tevi saukt par sievu, lai mums būtu kopīgs uzvārds un nevis kā dzīves biedrene, ja mums būs kopīgi bērni, tu būsi manam bērnam mamma, un tanī brīdī, jā, jau, protams, bija tās jūtas un iemīlēšanās, lai gan pusgads bija pagājis, bet sapratu, ka jā, kad īstenībā es arī gribu kaut kādu tā vienotības sajūta, bet man nav tādas stingras uzskats, kad, ja plānā ir bērniņš, tad ir obligāti jāprec. Tas notika ļoti pēc tādām sajūtām, es teiktu. Dabiski. Jā. Tas, laikam, arī galvenais, tā kā atslēga, kāpēc to darīt. Bet pirmajās attiecībās, cik ilgs bija tas periods, līdz jūs nonācāt pie tām precēšanās? Arī ļoti ātri. Arī kaut kāds pusgads, jā? Mēs, kā jau es minēju, bijām kursa biedri, un tas kontakts bija diezgan tāds ciešs, kā jau mācoties vienās studijās, un mēs komunicējām un runājām, bet uzsākot romantiskās attiecības, es teiktu, gadu laikā, jā, mēs apprecējāmies. Tev ļoti ātri esi tikus līdz kāzām. Tiešām. Es domāju, ka nav daudz... Tagad Latvijā sieviešu tavā vecumā jau ar divām precībām, bet tas viss ir ļoti forši un tie stāsti jau nav tādi, kas ir tie tādi dabiski un tā ir sanācis. Bet viena no lietām, par ko tu man arī rakstīji nākot uz šejieni un par ko es noteikti nevaru nepajautāt, tas ir šis stāsts par bērniņu plānošanu. Un par ko jau tu minēji, kas bija viens no iemesliem, kāpēc tās pirmās attiecības izjuka, jo jūs netikāt pāri šim te pārdzīvojumam kopā kā pāris, es saprotu. Jā. Un, skaidrs, ka tas tā noteikti nav viegla lieta, par ko runāt, bet kā tad jūs pārdzīvojāt to? Kā viņš pārdzīvoja, kā tu pārdzīvoji, un kur bija tā problēma, ka jūs tomēr nespējāt kā pāris iziet cauri tam? Šeit man ir tādas divas pieredzes, divas laulības, un tā situācija, kad iestājas šī te grūtniecība, šis skaistais brīdis, sapņi, kas vienā brīdī apraujās. Un
Un šajās pirmajās attiecībās, kad notika tas, tad, ko es gaidīju no partnera, es ļoti vēlējos justies saklausīta un just to sajūtu, ka man otrs ir patiesi blakus. Bet mums notika nedaudz pretēji, kad es ļoti pārdzīvoju, man bija arī tāds posms, kad man bija depresija un arī tad vērsos pēc palīdzības, jo pati netiku galā ar šo te emocionālo savu stāvokli, bet savukārt partneris, viņš ļoti centās, es zinu, ka viņš pārdzīvoja, bet viņš šo pārdzīvojumu ielika darbā, kā rezultātā es viņu mājās praktiski neredzēju, viņš viss bija darbos, un tā saikne lēnām zuda. Un tad sākās jau strīdi, un kādā no strīdēm es arī dzirdēju frāzi, ka ja nebūtu noticis tā, kā notika, tad mums viss būtu kārtībā. Un tas man ļoti sāpēja, jo tas lika kaut kādā ziņā man justies vainīgai, jo es kā sieviete nesēju šo bērniņu, un man jau pēkšņi tā grūtniecība apstājās, tātad vaina ir manī. Un beigās tās attiecības, kā jau es minēju, aizgāja, nespējām, mēs to saglābt un izšķīrāmies, un savukārt iepazīstoties ar manu tagadējo vīru, tā situācija bija nedaudz citādāka, jo plānā bija, tātad veidot ģimeni, bērniņi, un tas sākās vispār pavisam tā, es apjautājos, kad pēdējo reizi ir nodots asins analīzes, kad tu esi pārbaudījis D vitamīnu, un zinu, ka dažkārt vīrieši par to aizmirst regulārās ārsta vizītes, un vīrs saka, ka, īstenībā ir jau laiks pagājis, nodeva analīzes, un parādījās daži rezultāti, kas ārstiem likās aizdomīgi. Tur bija ļoti paaugstināts testosterons, ko nevarēja īsti izskaidrot, kāpēc tā, un tad bija vēl pāris izmeklējumi. Pirmā doma ārstiem bija, kad ir galvā hipofīze, kas ir, tā vienkāršot skaidrot tāds kā audzējs, kurš var būt labdabīgs, bet bija arī izteikti varianti, kad, var būt visādi, protams, un tās labākās domas nenāk prātā šādos brīžos. Un ārsti fokusējās tikai uz to, kad galvā varētu būt hipofīze. Veica vēl tur dažādas izmeklējumus, un tas bija tāds stresains posms, jo mēs tikko iepazinušies, un šīs te attiecības ir ļoti harmoniskas, un viss ir tik skaisti, bet šeit ir tas stress, un bija kā bija, un man galīgi nenāca labas domas galvā, un es bieži domāju, nedod Dievs, tas būs kaut kas ļaundabīgs, un šausmas, un beigās atklājās, kad problēma nav vispār tanī virzienā, kur skatās ārsti, un jāsaka, ka mēs paši vienkārši internetā sākām lasīt, kas varētu būt pa iemeslu augstam testosteronam, Tur bija minēts, ka, ja ir augsts testosterons, vajadzētu pārbaudīt tā kā auglību. Un vīrs saka tam ārstam, kad varbūt man vajadzētu pārbaudīt auglību. Un ārsts vēl tā, var. Un ārsts nodeva analīzes un pateica to, ka viņam ir problēmas, tāpēc arī tas testosterons ir paaugstināts, tas ir jau ģenētiski, ka principā mūsu gadījumā mēs bērniņu varam iegūt tikai mākslīgās apaugļošanas veidā. Ceļā. Un vīrs ļoti pārdzīvoja, uzzinot šo, jo bija brīdis, ka viņš man teica, es labāk gribētu, lai man ir hipofīze, lai man izoperē, bet dzirdēt kā vīrietim to, ka pasaka, jūs nevarat bērniņu dabīgā ceļā radīt, tas es tikai varu iedomāties, kā viņš jūtas, bet nespēju līdz galam zināt tās viņa emocijas, just viņa vietā. Un viņam tas bija tāds smags trieciens, un tad pienāca vasara, mēs tā kā to domu atlikām, un pa vasaru es sapratu to, ka, es esmu gatava iet šo ceļu, medicīniskās apaugļošanas, un rudenī norunājām uzsākt šo ceļu. Un tad sākās visi tie etapi. Tātad medicīniskās pārbaudas arī man, visi izmeklējumi, un tālāk jau viss šis IVF process, kas ir vairāk no medicīniskās puses, hormonu lietošana man,
tad notiek šī te embriju sasaldēšana, un nonācām līdz tam posmam, kad beidzot viss bija izdarīts, un mēs bijām gatavi tai transfēra dienai. Tā ir diena, kad tātad ievieto šo te embriju. Un noritēja viss veiksmīgi, mums bija jāgaida 2 nedēļas, un jāskatās, vai tā grūtniecība iestājās vai neiestājās. Pēc 2 nedēļām mums bija jānodod analīzes man, un apstiprinājās, ka grūtniecība ir iestājusies, viss ir veiksmīgi, un īstenībā ļoti labi progresēja šī te grūtniecība līdz 3. mēnesim. Un, un tad kaut kādā brīdī bija kārtējā ārsta vizīte, ne tāpēc, ka man būtu slikti, vienkārši kārtējā ārsta vizīte, un mēs jau gājām kopā ar vīru šīm te vizītēm, jo viņas bija diezgan regulāras, pat cik tas tomēr ir medicīniskās apaugļošanas ceļā. Un kārtējā vizītu mēs abi aizbraucam, un dakteris ieslēdz šo te ultrasonogrāfijas aparātu, un tie pirmie teikumi ir, ka vai cik jūs labi esat paaugušies, un tad tāda klusuma pauza, un tā dakteris saka, Kristiāna, es nedzirdu sirdspūkstus. Es neredzu, kad ir sirdspūksti. Un tanī brīdī, tiešām, kā saka, ka zeme pazūd zem kājām, un man tās domas bija, ka, nē, tūlītās viņa pateiks, ka viss tomēr ir kārtībā, bet, šis stāsts nebeidzās ar laimīgām beigām. Un, un tad mēs atkal nonākam šajā situācijā, kad ir tie ļoti lielie sapņi. Mēs gandrīz gadu gājām šo te ceļu, sākotnēji mēģinot saprast, kur īsti ir problēma, tad saprotot, kur ir problēma, tad visi šie te hormonu lietošana, visi tie procesi, kas ir nepieciešami IVF, un tad beidzot tas sapnis piepildās, un ir tā lielā laimes sajūta, un jau 3. mēnesis, un tā kā viss ir ideāli, un vienā dienā tas sapnis apraujās. Un tad ir tas jautājums, kā vispār tālāk, ko tālāk. Un kā jūs tiekat pie tā lēmuma, ko tālāk? Ko jūs vispār runājat, kas jums darās tajā brīdī galvā? Jā, tā diena vispār bija ļoti smaga. Es atceros, klīnikā palika tik ļoti slikti, jo man likās, nevar būt, ka atkal ir šis scenārijs, ka es zaudēju grūtniecību. Un mēs aizbraucām mājās, un kaut kādas pirmās 3 dienas, man liekas, ka man bija tāda, kā teikt, šoks, jo es neraudāju, man pat likās, ka varbūt es šo pārdzīvošu kaut kā vieglāk, pat cik tomēr tā nav pirmā reize, ka man tā ir noticies, un tad pēc, es teiktu, 3 dienām tās emocijas nāca man ārā, un īstenībā man nebija viegli, man bija ļoti, ļoti smagi, un tas izpaudās tā, ka man kaut kādā momentā es jūtu, ka parādās tādi depresijas simptomi, un ņemot vērā manu pagātni ar mentālās veselības problēmām, tad uzpeldēja panikas lēkmes, kas bija vienkārši, tas bija grūti, jo tās panikas lēkmes man bija tādas, ka es netiku galā ar sevi, un vīrs šajā ziņā ir ļoti, ļoti saprotošs. Viņam esmu daudz stāstījusi par šīm te sajūtām, kādas man ir, ka man uznāk tās panikas lēkmes, un kā viņš var palīdzēt tādos brīžos. Un es arī esmu teikusi, ka nav obligāti jāsaprot mani, jo ir grūti saprast, ja pats neesi to izjutis, bet esi man blakus, un tas jau ir daudz. Un viņš ļoti palīdzēja man tajos panikas lēkmes brīžos, bet tad es sapratu, ka šai te panikai man patiešām nāk tāda depresija klāt, ka man vairs nav interese iet pastaigā, man nav interese, kā es minēju, es esmu aktīvs cilvēks, man patīk tur iet, braukt, un kaut kādā brīdī es saprotu, ka es jau sēžu un skatos tiešām vienā punktā, un, ka tas nav ok, ka man ir jāmeklē palīdzība. Savukārt, tanī brīdī vīrs bija ļoti spēcīgs, ļoti atbalstošs šajos brīžos, vienmēr man blakus, un tad es vīram teicu, kad es jūtu, kad mani biedē mans šī brīža tas emocionālais stāvoklis, un ka man ir nepieciešama palīdzība, un es vērsos pie psihiatra, jo es sapratu, ka šeit vajag
terapija tas ir ilgstošāks process, bet man ir jātiek galā ar šo akūto stāvokli, kādā es biju. Un arī tur vīrs bija ļoti atbalstošs un saprata, un bija man vienmēr blakus, un kaut kādā momentā arī viņš sagura, jo viņš visu laiku bija man tas spēcīgais plecs, kurš bija man slimnīcā blakus. Tad, kad es raudāju, viņš kā vīrs turējās, bet tās emocijas jau mums katram ir, un kaut kādā brīdī arī viņš sagura. Un bija tas moments, kad vienā brīdī es biju, kā teikt, salauzta, un viņš bija mans balsts, un nākamajā brīdī viņš arī ir salauzts, un es nespēju būt balsts, jo es pati nespēju tikt galā ar sevi. Un šeit, kas mums palīdzēja, bija tā izrunāšanās, ka mēs ļoti daudz runājām par tām emocijām, jo dažkārt nepietiek vienreiz pateikt to, ka es jūtos skumji, es jūtos iztukšot, es jūtos tik daudz emocijas ir, es izjūtu gan dusmas par to notiekošo, kāpēc tā, gan tādu negodības sajūtu un skumjas, tukšuma sajūta. Es jūtos tik iztukšot, kad es vīram teicu, man no tā, ka man nav emociju, ir tik ļoti slikti, ka vieglāk ir pat just skumjas, nekā nejust neko. Tiešām bija ļoti, ļoti smags šis periods, bet palīdzēja tas, kad mēs viens otru uzklausījām šādos smagos brīžos. Arī tā, ka vīrs salūza, kaut kur atrada tos spēkus, un es uzskatu, ka tā ir arī tā mīlestība, un es teicu, Klaus, redzu, kad arī tev ir grūti. Lūdzu, dalies ar mani un stāsti. Un tad arī viņš teica, ka viņam ir šī ļoti lielā vainas sajūta, jo diagnoze bija uzlikta viņam. Un IVF ceļš, kuru mēs ejam, ir tā kā viņa dēļ, tāpēc, ka viņam ir šī diagnoze un tā ļoti lielā vainas sajūta. Viņš saka, redzot tavas sāpes tam, kam tu gāji cauri, hormonu terapiju, kur arī man nebija viegla, kad, es jūtos tik bezspēcīgs un vainīgs. Un tad es viņam vienkārši atgādināju tādos brīžos, cik daudz viņš ir man palīdzējis. Un atgādināju tos brīžus, kad tu biji man tik stiprs blakus slimnīcā, kad man tur bija histērija un tu turējies. Un brīžos, ka es nespēju sevi savaldīt, viņš spēja sakārtot man vizītes, aizvest pie ārstiem, būt ļoti spēcīgs blakus. Un es saku, tas ir ļoti daudz, ko tu darīji manis dēļ, un es esmu ļoti pateicīga. Un es iešu vēlreiz šo ceļu, jo es šo cilvēku ļoti mīlu un gribu to bērniņu. Tas stāsts, protams, ka ir ļoti garš un tur ir daudzas lietas, kas notiek pa vidu, un tieši tas, ko es arī vēlējos jautāt, ir, ko tu jau daļai tā kā arī atbildēji, bet tajā brīdī, kad arī vīrs uzzināja to, ka viņam ir šī problēma un ka viņam nevar būt bērnu, kā tu spēji tā kā viņam palīdzēt tieši tajā momentā, kad, principā tas pamats zem kājām bišķi sabrūk. Jā, jo vīrs tanī brīdī teica to, ka viņam bija sajūta, ka, es izdomāju aiziet no viņa, jo man ir šis lielais sapnis par ģimeni, par bērniņiem, un pēkšņi ir šāda diagnoze. Un tas, kā es viņam palīdzēju, iespējams arī man palīdzēja tā mana pieredze, kad šī pirmā grūtniecība, kura arī apstājās, un ka es esmu dzirdējuši šos vārdus, ka, ja mums šādi nebūtu noticis, tad viss būtu kārtībā, un arī es esmu kaut kādā dzīves momentā izjutusi to lielo vainas sajūtu, kuru es spēju saprast, kā jūtas viņš, ka viņš jūtas vainīgs par to, par lietu, kuru viņš nevar ietekmēt. Un tanī brīdī es reiz pateicu to, ka es esmu gatava iet šo ceļu. Man bija ļoti bail, man tas viss bija vispār nezināms, un iekšēji es ļoti baidījos, bet jau no pirmās dienas, kad šī diagnoze tika atklāta, es teicu to, ka es būšu gatava iet to ceļu, un es to darīšu. Es vēlos šo bērniņu, un es vēlos viņu no tevis. Un ja pat tas būs grūts ceļš, mēs viņu iesim kopā, būsim kopā, un tur tā kā nav citu variantu. Un tā vainas izjūta, es domāju, ka tā arī milzīga. Tā kā, tu saproti, ka tu neesi vainīgs, bet tev vienkārši tā sajūta, ka
un tu esi bezspēcīgs, un tādēļ tu vien jau, bišķiņ jau jūtas prātā, un tev noteikti pašai arī ir bijusi tāda izjūta, ka kaut kas nav arī, pieņemsim, tajās pirmajās attiecībās, ka tu uz sevi arī esi to vainas izjūtu tā kā uzņēmusi, bet kā tu tiec ar to galā? Laikam man palīdz tajos brīžos tiešām saprast, kad ir lietas, kuras mēs varam ietekmēt un kuras mēs nevaram. Un es tā arī ar sevi strādāju ikdienā par lietām, par kurām citreiz es mēdzu sastrasoties, vienmēr sev pajautāju, vai šī ir tā lieta, kuru es kaut kā varu ietekmēt. Un veselība, mūsu organisms dažkārt, ir lietas, kuras nekādīgi. Un par šo te vainas sajūtu arī šobrīd mums izjuka šī grūtniecība, un jautājums tad ir, kāpēc? Jo manā pagātnē ir šī grūtniecība, kas izjuka, apstājās, un tagad ir atkal grūtniecība, kas apstājās. Un es jau vīram saku, bet iespējams arī manī ir kādas problēmas, kāpēc apstājās. Un mēs arī ar ārstu par šo te runājām, kādi tad varētu būt tie iemesli, jo mēs taisījām ģenētisko analīzi šim embrijam, un ar viņu viss ir kārtībā. Un medicīniskās apaugļošanas ceļā viņi, tā vienkāršot sakot, izlasa šos te labākos un ievieto labākos embrijus. Tad kāpēc apstājās grūtniecība, kāpēc apstājās sirdspuksti? Man arī ir visādas pārbaudas izietas un it kā viss ir kārtībā. Un tad viens no tiem cēloņiem varētu būt, kad arī man ir kādas problēmas ar asins recēšanu, lai gan ir taisīti testi arī uz asins recēšanu, kas ir trombofīlijas risks, kurš man neapstiprinājās, tātad it kā man nav risks uz šiem te trombiem, bet, kā doktori minēja, varētu būt, kad tomēr, nav šī te trombofīlija, bet ka man asinis, kā vienkāršot pateikt, varbūt kādā brīdī ir tā sarecēšana, un tāpēc apstājās. Tā kā es vīram saku, mēs nekad nevaram zināt, kādā situācijā mēs nonāksim, un es nezinu, man laikam pašai īsti tā vainas sajūta nav tik ļoti mocījusi, kā mocīja manu vīru. Tu esi ar to spējusi labi tik galā, bet es saprotu, ka tu visu dzīvi jau esi saskārusies ar mentālās veselības dažādām problēmām un blaknēm, kas tik vien var būt. Jau es saprotu, ka tā diezgan agrīna vecuma. Jā, principā tagad atskatoties lai tā īsumā izstāstītu, jo tas ceļš man ir bijis ļoti garš. Pirmās iezīmes jau īstenībā bija 7 gadu vecumā. Pamanīja mani vecāki, kad bija vasaras brīvlaiks, un es ļoti daudz dzēru ūdeni. Un vienā brīdī man bija jau slikta dūša no tā, ka man visu laiku slāpes ir, neremdināmas slāpes. Un kādā brīdī vecāki izdomāja, kad ir jāved mani uz slimnīcu, jo tas ir ļoti tā, netipiski 7-gadīgam bērnam. Viņi saprata, ka es varu izdzert 5 litri ūdens dienā, un aizdot slimnīcu ārstiem pirmā doma bija, ka tas ir cukurdiabēts, kurš šādi izpaužās. Un tur arī dažādas pārbaudes, un beigās pasaka, ka tas ir uz nervu pamata, ka tas viss ir uz stresa. 7 gadi, tātad 1. klase, kas citiem bērniem nerada stresu, bet acīm redzot, es neatceros, ka es būtu ļoti stresojis par šo došanos uz skolu, bet iespējams kaut kādā zemapziņas līmenī man bija stress, plus vēl mani vecāki šķīrās. Viņi šķīrās ļoti mierīgi, bez strīdiem, bez liekas drāmas, kā teikt, bet tas tik un tā bija papildus stress, šķirās vecāki. Mūsu ģimenē ienāca mans patēvs, ar kuru man izveidojās vienkārši fantastiskas attiecības, un es viņam vienmēr esmu pateicīga par to mīlestību, ko viņš man spēja sniegt un vēl joprojām sniedz to atbalstu. Man ir ļoti, ļoti paveicies ar manu patēvu. Bet tas jau bija tāds pirmais zvaniņš. Tad ārsti kaut kā ar homeopātiskām, es atceros, tur zālītēm tika galā ar šo te, nomierinājās tā nervu sistēma, un tad 11 gados, aptuveni 12-13 gadi, sākās obsesīvi-kompulsīvie traucējumi, kurus sākotnēji vecāki vispār nesaprata. Un pirmās obsesijas bija, piemēram, veikalā ejot, es nekāpu uz flīžu maliņām. Piemēram, ir flīzes, un es nekāpu uz šīm te līnijām. Un
vecāki sākotnēji domāja, varbūt tā ir kaut kāda spēle, cik man bija 12 gadi, ok. Un tad vecāki ievēroja, ka es daru kaut kādas lietas atkārtoti. Un sāk man prasīt, kāpēc, un man pat pašai bija grūti izskaidrot, kāpēc. Jo tādos 12 gados īsti vēl pašam analizēt sevi un, principā vēl bērns. Un tad mana dzīve lēnām pārvērtās rituālos, kad es, piemēram, vairāk kārt atgriezos mājās pārbaudīt, vai esmu izslēgusi gaismu, 3 reizes paņēmu, noliku, piemēram, ūdens glāzi, un visa dzīve pārvērtās rituālos. Un ja es šo rituālu nedarīju, tad manī radās tik ļoti liela trauksme, kuru bija grūti pārvarēt, un es darīju šos rituālus. Un, es esmu runājis ar citiem cilvēkiem, kas arī ir ar šo saskārušies, un tas arī izpaužās dažādi. Citi mazgā rokas 10 reizes no vietas. Man tas bija vairāk uz tādiem izslēgt gaismu, vairāk kārt izdarīt vienu un to pašu darbību. Un tas kļuva ļoti, ļoti traucējoši man. Un tad tajos laikos atrada mamma psihiatru Rīgā, pie kura tad uzsāka medikamentozo jau tādu tā kā terapiju. Un paralēli tam es saslimu. Man bija 40 grādu temperatūra, un no šīm te zālēm man īsti nepalika labāk, bet palika sliktāk. Es paliku ļoti apātiska, par ko mamma arī šai te dakterei stāstīja, kad, bērns bija aktīvs, tagad palicis apātisks, es arī tajā laikā gāju aizlidošanā, un, nelikās, ka iet uz labo pusi. Un tad man šie 40 grādu temperatūra, angīna, un mamma zvana tai psihiatrai un vienkārši pajautāt, vai šīs te zāles drīkst lietot, ja ir tik augsta temperatūra. Uz ko viņa pateica, ka jā, var, bet laikam īsti nevarēja. Un man iestājās paralīze kreisajā pusē ķermenim, tādi kā krampji kopā ar nejūtīgumu. Un mamma zvanīja, mēs dzīvojam Jelgavā, mamma zvanīja uz slimnīcu, un slimnīca paklausījās to situāciju un teica, ka mums ir jādodas uz Ģintarmuižu, kas ir psihoneiroloģiskā slimnīca Jelgavā. Un tur uzsākās mana ārstēšanās psihoneiroloģiskajā slimnīcā, kur atkal ārsts pateica, ka tās zāles, kas man tika dotas, principā ir diezgan smagas zāles, kuras lieto šizofrēnijas pacienti un ne bērni. Un tas, kaut kādā brīdī noved līdz tādam rezultātam. Paldies Dievam, kad šie te krampji, paralīze man atgāja jau tanī pašā naktī, mani pielika pie sistēmas, un es tur pavadīju aptuveni 3 mēnešus, un tad man tika uzstādīta diagnoze obsesīvu kompulsīvie traucējumi ar neirozi. Un principā man vajadzēja gadu, lai pēc šī te visa atkal attietu un būtu kā normāls bērns, kurš spējīgs ir mācīties, darboties. Un tur atkal aizgāja tāda virknīte, ka gadu es netiku uz skolu. Tajā laikā bija vēl grūti sarunāt mājmācības, tur bija problēmas, varbūt tagad es pieļauju domu, ka to būtu vieglāk izdarīt, bet tajā laikā nevarēja nodrošināt man mājmācības. Līdz ar ko man tika iekavēts 1 mācību gads, un man nācās palikt uz 2. gadu. Un tas ir tas vecums 12, 13 gadi, kad neviens jau nemēģina iedziļināties to, kāpēc tā meitene palika uz 2. gadu. Un tad vēl izdzīvoju izsmiešanu un šo te posmu, bet veselību mentālo es sakārtoju šajā gada laikā, man palika daudz labāk, aptuveni 3 mēnešus pavadīju slimnīcā, un tālāk jau man bija terapija, psihoterapija, kuras strādāja ar tiem obsesīvu kompulsīviem traucējumiem un trauksmi, panikas lēkmēm. Un šobrīd man vairs vispār nav obsesīvu kompulsīvie traucējumi, bet es atceros to, cik tas bija grūti pārvarāmi. Tas bija tiešām ļoti liels darbs ar sevi. Tā kā pusauģu gadi laikam man nebija ballītes un draugi, bet tad jau sākās tāds milzīgs darbs ar sevi. Randiņš ar Rūdi. Par tiem obsesīvu kompulsīviem traucējumiem esmu gan daudz dzirdējis, un es pilnībā saprotu, ka tā tikt vaļā gandrīz liekas nereāli. Tā kā tas tiešām, pati jau minēja, tas izstrādājas kā rituāls, un tā liekas kā tāda svarīga ikdienas sastāvdaļa,
un tāpēc man liekas, ka tas tiešām ir grūti kaut ko tur mainīt tajās smadzenēs, lai tas tā reāli nostrādātu, bet kas bija tie paņēmieni bez zālēm, ar kuriem tev izdevās pārvarēt to? Kā man toreiz arī psihiatri tā labi pateica, kad ja tu nebūsi pietiekami spēcīga, lai pārvarētu šos te obsesīvu kompulsīvos traucējumus, tu dzīvosi visu mūžu rituālos. Jo ir cilvēki, kas iet uz darbu, un tik un tā viņiem ir tā paralēlā dzīve ar rituāliem. Un tad, jā, tajos 13 gados tā sēdēju un domāju, cik, briesmīgi, es negribu visu mūžu tā dzīvot. Un kā man daktars teica, ļoti banāli un izklausās ļoti vienkārši ir nedarīt. Bet tad atkal, tas ir ļoti viegli pateikt nedarīt. Bet es kaut kādā brīdī sapratu to, ka es nedzīvoju savu dzīvi, es dzīvoju tādu dzīvi kā rituālos. Es nespēju pat normāli uz skolu aizbraukt, jo tētis saka, viss braucam, un es eju 5 reizes apakaļ slēgt gaismu iekšā ārā, un es nevaru tikt pat līdz skolai kā normāli. Un es tik ļoti vēlējos vienkārši dzīvot normālu dzīvi. Un kaut kādā brīdī es vienkārši nedarīju tos rituālus, un tad bija tas otrs, kad ir ļoti liela trauksme nedarot viņus. Visādas domas, kad, piemēram, es neizslēdzu to gaismu 5 reizes neeju pārbaudīt, un man sākas domas par to, ka, es tā neizdarīju, man notiks kaut kas slikts ar manu ģimeni. Un es vienkārši gāju un nedarīju, un citreiz tas bija tiešām līdz asarām, un es visu laiku sev atkārtoju to, ka es gribu dzīvot normālu dzīvi. Un tad sākās šīs te panikas lēkmes, jo tāda sajūta, ka kaut kur tam organismam ir jāizlādējas, ja ne tajās obsesijās, tad kaut kur citur. Un tad es sāku cīnīties ar panikas lēkmēm, kas bija pirmās reizes, tā bija ātrā palīdzība, jo arī mani vecāki skatoties uz manīm, tas ir biedējoši, tīpaši pirmās reizes. Man bija tādas panikas lēkmes, ka es visa raustījos, kratījos, man bija muskuļu trīce līdz tādam, ka es vienreiz sev sakodu visu mēli, es guļu gultā, augstos sviedros, un arī manai mammai paliek bail uz šo visu skatoties, un izsauc ātro palīdzību, un ātrā palīdzība ar mani parunājās, iedod nomierinošus medikamentus un man pāriet. Un otrajā reizē, kad man uznāca tāda ļoti spēcīga panikas lēkme arī ar šiem te krampjiem, un es saku, es nespēju vispār, man liekas, ka man elpa pat ciet. Mamma saka, labi, es saucu ātro palīdzību, un man palika jau vieglāk tad, kad tika izsaukta ātrā palīdzība. Jau šis te, kad tūlīt būs man drošības sajūta, un tad es sapratu to, ka ārprāts tas patiešām, tās sajūtas ir tik reālas, bet ar tām var strādāt, jo ja man paliek vieglāk jau no domas vien, kad tūlīt būs ātrā palīdzība un tā drošības sajūta, tad es varu kaut kā strādāt ar to. Bet jā, tās panikas lēkmes turpinājās, un dienu no dienas man viņas bija ļoti regulāri. Un es nonācu līdz tādam brīdim, kad es ļoti noguru katru dienu dzīvot kā pēdējo. Man patiešām es gāju pie ģimenes ārsta, un es jau pati tā kā ironizēju, bet teicu, es mirstu katru dienu. Un tas ir drausmīgi dzīvot šādi. Un tad kaut kādā brīdī, kad bija kārtīgā tāda panikas lēkme, es apgulos gultā un sev pateicu, labi, Kristiāna, tad tagad nomirstam. Viss, es atkal trīcu, drebu, kratos, man trūkst gaisa, man augsta sviedra, es dzirdu, kā man sirds pukst. Un es sev saku, aiziet, jā, lai ir, es dzirdu, kad mans sirds sitās, un man liekas, ka, viss. Es domāju, labi, lai ir viss. Ja tā, ja ir lemts man aiziet, tad, neko. Un pilnīgi padevos, jo vienmēr bija tā, kad sākās šī panikas lēkme, tad es vēl biju pusaudzis, dzīvoju ar vecākiem, es skrēju pie mammas un saku, mamma, man ir slikti, nāc, man palīdz, es kaut ko darīju, jo tā panika ir tāda, ka gribas kaut kur skriet, un te pēkšņi es apguļos. Protams, tā trīce vēl kādas 5-10 minūtes turpinājās, un es jūtu, ka viņa lēnām attiet, ka man pārstāja šie te muskuļi raustīties, ka es atgūstu apakaļ šo te elpu, un tas bija man tāds baigais, arī ļoti, ļoti liekas tā banāli, bet līdz tam ir jānonāk vienkārši nebaidīties no tiem simptomiem, no tām sajūtām, un arī tagad pēc šī te atgadījuma
man ir atgriezusies tas, panikas lēkmes un veģetatīvā distonija, bet es daudz ātrāk un vieglāk spēju tikt galā, jo es vienkārši sev, dažkārt es tiešām ironizēju, atnākus man draudzene šodien veģetatīvā distonija, ok, ir dienas, ka man ir sajūta, ka es nevaru ar pilnu krūti ieelpot, un tā es nestresoju vairāk par šiem simptomiem, un tas nenoved līdz panikai. Bet tu viņus joprojām izjūti? Jā. Pastiprināti vai tā? Man bija pazudis, šie simptomi bija pazuduši, teiktu, uz kādiem 4 gadiem, tā ka vispār nebija. Un tagad pēc grūtniecības zaudējuma man ļoti sāsinājās. Un, kā jau es minēju, es biju pie psihiatra, jo es sapratu, ka kaut kādu laiku posmu man ir nepieciešama šī medikamentozā terapija. Un viņš man izrakstīja tādas zāles, kuras iedzert tādos brīžos, ka tā panika ir tiešām neizturama, tādas kā tāda palīdzība, lai būtu. Un es ievēroju to, ka es tās zāles visur ņemu līdzi. Katrā somiņā ielieku, un ka tā kļūst kā man tāda drošības sajūta, kad es kaut kur eju, ja man uznāks panikas lēkme, tad man ir tā tabletīte, kuras iedzeršu un būs labi. Un tad bija viena diena, kad es aizgāju līdz jūrai staigāties viena pati, un es kaut kā sapratu, ka es to tabletes aizmirsus mājās. Un es tā pie sevis nodomāju, kaut man nesāktos tā panikas lēkme. Un es staigāju, un es jūtu, man sāk daudzīties sirdspuksti. Es paskatos vietpulkstenī, es apsēžos tādā miera stāvoklī uz 140, tās sirds, sitās, un elpot paliek grūti. Un tas prāts, kā strādā, es sapratu to, ka es aizmirsusi mājās šo te manu drošo tādu kā veidu, tabletīti, un sākās tā panika. Un es domāju, nē, es nezvanīšu vīram, jo pirmais gribās zvanīt, gribās kādam teikt, viss man ir slikti, palīdzat ātros, un es vienkārši apsēdos jūras krastā un vienkārši skatījos uz viļņiem, domāju, ok, es dzirdu, kad man palīdz nosaukt pašai sev domās, kad šī ir veģetatīvā distonija, vai kāds to sauc par trauksmi, nosaukt to vārdā, kad ar mani viss ir ok, tas agri vai vēlu pāries, man tā ir bijis neskaitāmas reizes, un es esmu dzīva palikusi, sveika un vesela, un arī šis ātrāk vai vēlāk pāries. Un es pasēdēju, protams, kādu brīdi bija tās visas sliktās sajūtas, sirdsklauves, elpas trūkums, un es jūtu, kā lēnām pāriet, jo dažkārt ir tā, ka sākas tāds kā apburtais loks, šie simptomi, vēlmes skriet kaut ko darīt, meklēt pēc palīdzības, un tā panika aiziet. Un tanī brīdī, bet, protams, tas tiešām nav tā viegli. Un man vajadzēja gadus, lai es nonāktu līdz tam punktam, ka es guļu tajā gultā un sev pasaku, labi, ja tā, tad mēs šodien nomirstam, ja? Un tas pārgāja. Tu tiešām esi gājusi ļoti, ļoti daudz kam cauri savā dzīvē, bet kas ir varbūt tā lieta vai message, ko tu varbūt gribētu pateikt sev pašai pirms varbūt tiem lielākajiem pārdzīvojumiem tavā dzīvē, kas ir šī bērniņu zaudēšana? Ka es esmu daudz spēcīgāk nekā man pašai liekas. Un bieži vien es nemaz neapzinos to, cik daudz es varu izdarīt. Un neatmest šo te cerību, ticību. Jo tā, ka mēs uzzinājām, ka ir jāiet šis te ceļš, man ir ļoti bail no operācijām, no narkozēm. Un es teicu, ka nē, es nevaru, man ir bail no tās operācijas, kas man priekšā sagaida, kas ir šis te viens no posmiem IVF ceļā. Beigās es uzzināju, ka man nepieciešama vēl viena operācija, lai mēs tiktu līdz tam transferam, līdz tam rezultātam. Tā kā brīžam man liekas, ka, ja es tik ļoti baidījos no tās operācijas, tad man dzīve piespēlēja 2 operācijas, nevis vienu, lai tā kā... Un beigās abas izdarīju un pārvarēju šīs te bailes no operācijām, no narkozes. Un tad, kad notika tā diena, kad es uzzināju, ka tie sirdspūksti ir apstājušies un viss ir apstājies, es vīram teicu, es nekad vairāk. Un tas notika aprīlī. Un es teicu, es vairāk nekad šitam neiešu cauri. Tagad ir jūlijs, un es jau domāju par to, kad mēs varētu nākamreiz to visu darīt. Un
tanī brīdī, kad es bērniņu zaudēju, ja man kāds būtu pateicis, kad laiks visu dziedē, es pavisam nepriecātos par šādu teikumu, jo tajā brīdī tas absolūti nepalīdz. Bet manā pieredzē tā notiek, jo ir pagājuši daži mēneši, un es esmu gatava iet vēlreiz to ceļu. Un neviens jau nav apsolījis, ka sanāks. Neviens nav apsolījis to, kā būs. Bet es iešu, un tas sapnis ir lielāks par tām bailēm, laikam tā. Kristiāna, teikšu tev milzīgi paldies, ka viesojies, padalījies ar savu stāstu. Tu esi gājis dzīvē cauri ļoti, ļoti, ļoti daudz kam, un es ticu, ka liela daļa nemaz nevarētu to visu izturēt, šeit nākt vēl par to runāt un turpināt arī ticēt tam labajam. Jā. Un es ceru, ka tev tas izdosies un lai tev izdodas tos savus sapņus jums abiem kopā ar vīru īstenot un lai tas bērniņš ir un lai tiešām ir labas sajūtas un lai arī tava veselība ir Jā, paldies. Tiešām pašā labākajā līmenī un lai tu tiec tur, kur tu vēlies būt. Tā kā milzīgs paldies, ka viesojies un aicinu Randiņš ar Rūdi klausītājus mums joprojām sekot līdzi. Mēs dižās vasaras pauzēs neejam, turpināsim jūs priecēt ar jaunām epizodēm un piesekojiet mums. Un savukārt Kristiānas TikTok profilu es atstāšu zem šīs epizodes. Tur jūs varēsiet iespējams uzdot vēl kāds jautājums viņai par mākslīgu apaugļošanas procesu, par vispār to, kam ir gājis cauri Kristiāņu, jo iespējams, ka arī jūs, kas šobrīd klausāties mūs, arī saskaraties ar kaut ko līdzīgu, un jums arī ir nepieciešama kāda vienkārši praktiska palīdzība, padoms vai vienkārši kāds iedrošinājums, tāpēc droši, es domāju, ka... Jā, es vienmēr esmu gatava un atvērta sarunai, tā kā droši. Tā kā paldies tev. Milzīgs paldies visiem, un tiekamies nākamajās Randiņš ar Rūdi epizodēs. Vislab! Vislab! Tu tikko noklausījies podcastu Randiņš ar Rūdi. Ja mentālās veselības un attiecību tēma ir tuva arī tev, un tu vēlies manā podkāstā izstāstīt arī savu stāstu, raksti man sociālajos tīklos. Podkāsts tapis ar biedrības Skanda atbalstu.